Tātad, kā notiek spidometra, teiksim tā, kalibrācija? Skatāmies ātrumu, ko mums rāda Waze, un skatāmies ātrumu, ko mums rāda mūsu automašīnas spidometri. Jā, tad ir uzlikts ciparu spidometrs, lai Waze noprecizētu mūsu ātrumu, ir jānobrauc kaut kāds neliels gabals, jā, lai tas ātrums paliek precīzāks. Mēs redzam, kā palielinās ātrums vienā spidometrā, kā palielinās Waze. Ja, es braucu tagad pēc savas mašīnas ar atļauto ātrumu 90 km/h. Patiesībā es braucu 90, jā, un Waze man rāda 85. Tad, ja kravas auto brauc uz 90, tad mēs braucam nevis uz 90, bet uz 84, 85 km/h. Tad, lai braukt uz 90, es skatos Waze, es uzlieku ātrumu 90, lūk, atļautais ātrums 90, ja es jau mazliet braucu uz robežu 90, man rāda precīzi plus 5 km. Tātad, lai iekļautos kravas automašīnu plūsmā, mums ir jābrauc uz 95 km/h.